meklēsim Dievu garu pilnumu savā dzīvē. Tā ir mana lūkšana, tas ir mans vēlējums mums ikvienam šajā nākamajā gadā. Meklēsim svētā garu pilnumu savā dzīvē. Lūksim, teiksim, Dievs, ja pat neizprot, ko tas nozīmē, kā tas izskatās, saka, Dievs, es gribu gara pilnumu. Es lasu Filips svētā gara pilns, Pēters gara pilns, Stefans gara pilns, Jēzus gara pilns, Pāvils gara pilns, Jēzus. Tie visi ir tie, kas gājuši man pa priekšu, Jēzus, es arī gribu būt gara pilns. Sievietes arī minēts, Elizabete, Marija arī gara pilns. Jēzus arī grib būt gara pilns. Gara pilns. Tas nepadara tevi par dīvaini. Tas nepadara tevi par galīgi neliederīgu, nelietojumu šai pasaulē tieši pretēji. Tas padara tevi par ļoti lietojumu šai pasaulē. Tas padara tevi tādu, kas stipri stāv šīs pasaules ar savām kājām, ne pašā laikā tādu, kurš dzīvo debesu realitātē. Meklēsim Dievu par pilnumu savā dzīvē. Tā ir vienīgā atbilde šai pasaulē. Tas ir vienīgais. Evaņģēlijs ir evaņģēlijs, lai tas ir pasludināts svētā gara spēkā. Evaņģēlijs ir dzīves, dzīvi mainošs, tad tas ir pasludināts svētā gara spēkā. Tas ir spēks pats par sevi. Evaņģēlijs ir Dieva spēks ikvienam, kas tic. Svētais gars ir tas, kas rada šo ticību. Maina cilvēku sirdi, kas iedzina uguni. Meklēsim svētā gara pilnumu.